Fairer ir par pievērst uzmanību, kā sporta organizācijas, attiecīgi futbola federācijas, var mazināt radikalizāciju savās, teiksim, iekšējās futbola ģimenēs un arī uz āru, lai mazinātu, lai arī šobrīd šī pie mums radikalizācija nav tik izteikta. Tomēr tas nenozīmē, ka tas var būt pēc 10 gadiem. Līdz ar to, ja mēs sākam ar preventīvām diskusijām un vispār iesaistot cilvēkus vairāk šajā procesā, mēs varam iespējams ilgtermiņā mazināt radikalizācijas paaugstināšanos. Kā tu redzi futbola ietekmi uz sabiedrību un uz sabiedrības tādiem procesiem? Tā kā mana profesionālā karjera saistīta darbu ar jauniešiem, tad jauniešus ļoti daudz sociāla riska iesaist tieši futbolā. Tā kā uzskatu, tā ir viena no metodēm, ļoti spēcīga metode, kā var palīdzēt jauniešiem, teiksim, izkļūt no tās sabiedrības, kur viņiem varbūt nav tā labākā, teiksim, gaisotne, un futbols ir ļoti labs motors un laba iespēja viņiem, teiksim, iedot kaut ko foršu. Un tā kā es domāju, ka futbols no šī rakursa ir ļoti labs, un arī no tā, ka tu spēj futbolā izgāzt savas negatīvās emocijas pozitīvā veidā, raisot tiešām savu enerģijas apmaiņu. Kā tev šodien šī tēma, kādas pirmās idejas jau ir? Skaidrs, ka varbūt pati radikalizācija iedomājamies tādās tribīnēs, tas mums varbūt Latvijā vēl no tās futbola kultūras nav tas aktuālākais temats, bet mēs saprotam, kāda ir futbola loma un atbildība vispār, ja mēs veidojam to nākamo kultūru un nākamās paaudzes, kur var rasties gan šie radikalizācijas riski, gan arī kaut kāda polarizācija starp vienu pusi un otru pusi. Un tas, man liekas, ir mūsu visu uzdevums gan klubā, gan fanu grupējumos, gan futbola federācijā, gan iesaistītiem pusēm atrast tos pareizos rīkus, kā mēs nododam to pareizo vēstījumu, lai nākamās paaudzes arī, lai mēs nenonāktu pilnīgi dažādās frontes pusēs. Un kas tev patīk fanošanā? Kas ir tās sajūtas, kāpēc tu atrodies Latvijas futbola izlases fanu sektorā? Kad es atrodos fanu sektorā, nu jā, laikam jau ir tā kopā būšana un tas viens mērķis, tā viena komanda, tā vēlme, bet, ja godīgi, man fanošanā ar vien vairāk, kas, diemžēl, mums Latvijā nav, man patīk, ka es biju ar Velsā ar Latvijas izlasi, tā ideja, ka tu esi 20,000 stadionā, tu saproti, ka tur ir 20,000 vienoti cilvēki, pat ne par vienu komandu, bet par vienu spēli. Viņi dzied himnas, tev ir aiziet spalviņas gaisā, drebulītes, viss. Nu, man šķiet, tas arī ir tas skaistākais, kas man uzrunā. Nu, mēs tomēr esam arī par bērnu patstāvību. Līdz ar to, protams, pirmajā treniņā mēs ļaujam vecākam būt tuvāk laukumam, bet pat no 4 gadu vecuma tad vecākiem tomēr ir tā vieta tribīnēs, lai ir saprast tā robeža, ka bērns nu jau ir patstāvīgs, nu jau viņš apgūst. Viņam varbūt nav vajadzīgs vēl papildus stimulējums, aizrādījumi no vecāku puses, kad ir treneris, kurš gan iedrošina, gan kādā brīdī aizrāda. Un līdz ar to arī dodoties uz šiem pašiem turnīriem, sacensībām, paliekot pieaugušākiem, viņi ir daudz patstāvīgāki, viņus varbūt neietekmē tik daudz tas spiediens, ko varētu arī vecākas labu vēlētņums arī dot, jo ir kaut kur jānovelk tā robeža, kur ir vecāku entuziasms, vēlme atbalstīt, un kur tas ir bišķiņ pa daudz un varbūt pat patiesībā patraucē. Un šodienas pasākums bija šī projekta nākošā fāze, kad mēs testējām vadlīnijas, lai, teiksim, noteiktu, kurā radikalizācijas pakāpē atrodas klubi un tā tālāk. Bet šodien arī izvērtās ļoti plaša un interesanta diskusija vispār, kā mēs varam, sadarbojoties ar klubiem, fanu kustībām, valsts pārvaldi, veicināt futbola attīstību, jo futbols ir ne tikai laukumā, futbols var būt kā politisks instruments, veicināt sabiedrībā pārmaiņas, attīstību un izglītot vispār sabiedrību kopumā. Kāds tev sajūtas pārņem, ejot uz RFS spēli, ejot uz Valsts vienības spēli? Kas ir tas, kas tev garšo tajā? Tās ir emocijas, tie cilvēks ir apkārt, un, kā es arī pats minēju sociālos tīklos, manuprāt, tā RFS ģimene, un jāsaka, Latvijas nacionālās izlases kopiena, vispār, kā mēs esam, kas atbalsta izlasi, nu, tā ir viena liela ģimene, kur mēs spējam būt laimīgi, kur mēs varam aizmirst visām dzīves problēmām un vienoties vienu mērķu vārdā, tā ir tā vieta, kur vienkārši jūties laimīgs un kur tajā lielāko prieku.